11. diena. Kā Dievs var kļūt par vislabāko draugu? Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu, viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Vēstule Romiešiem 5:10. Dievs vēlas kļūt par tavu labāko draugu. Attiecības ar Dievu izpaužas dažādos aspektos. Dievs ir radītājs, kungs, soģis, pestītājs, tēvs, glābējs un vēl daudz kas cits. Bet vissatriecošākā patiesība ir tā, ka visvarenais Dievs ilgojas kļūt par tavu draugu. Ēdenes dārzā Dievam bija ideāls attiecības ar cilvēkiem. Ādams un Ieva baudīja ciešu sadraudzību ar Dievu. Rituālu ceremoniju vai reliģijas vietā starp Dievu un viņa radītājiem, cilvēkiem, pastāvēja mīlestības pilnas attiecības. Būdami bez vainas apziņām un bailēm, Ādams un Ieva izjuta pilnīgu prieku Dievā, un arī Dievs par viņiem priecājās. Mēs tikām radīti, lai dzīvotu nepārtrauktā Dieva klātbūtnē, bet pēc grēka krišanas šīs ideālās attiecības tika pazaudētas. Vecajā derībā tikai dažiem tika dota privilēģija draudzēties ar Dievu. Mūzes un Abrahams tika saukti par Dieva draugiem, Dāvids tika saukts par vīru pēc Dieva sirds, un Ījabam, Enoham un Noam bija īpaši cieša draudzība ar Dievu. Bet vecās derības laikos bailes no Dieva bija izplatītākas nekā draudzība ar viņu. Jēzus izmainīja šo situāciju. Kad viņš samaksāja par mūsu grēkiem pie krusta, tempļa priekškars, kas simbolizēja mūsu atšķirtību no Dieva, no augšas līdz apakšai pārplīca 2 gabalos, norādot uz to, ka tagad atkal mums var būt ciešas attiecības ar Dievu. Atšķirībā no vecās derības priesteriem, kam bija jāgatavojas vairākas stundas, lai sastaptos ar Dievu, mēs varam tuvoties Dievam jebkurā laikā. Bībelē ir teikts, bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Draudzība ar Dievu ir iespējama tikai Dieva žēlastības un Jēzus upura dēļ. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Kādā senā dziesmā ir teikts, ak, cik patiesa draugs ir Jēzus. Bet patiesībā Dievs mūs aicina izbaudīt draudzību un sadraudzību ar visām 3 trīsvienības personām – mūsu debesu tēvu, dēlu un svēto garu. Jēzus sacīja, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no savu tēva, es jums esmu darījis zinām. Šajā pantā lietotais vārds draugs nozīmē nevis nejaušas gadījuma rakstura paziņas, bet gan tuvas un uzticams attiecības. Šis vārds tiek lietots arī runājot par līgavas vedēju un ķēniņa tuvo uzticamo draugu loku. Galmā kalpi nedrīkstēja atrasties tiešā ķēniņa tuvumā, bet uzticamie draugi baudīja tuvas un tiešas attiecības un saņēma konfidenciālu informāciju. To, ka Dievs vēlas mani par savu vistuvāko draugu, ir grūti saprast, bet Bībelē ir teikts. Un tev nebūs pielūgt citus dievus, jo tas kungs ir dedzīgs, savu tiesību aizstāvis, tāds ir viņa vārds. Dievs ļoti vēlas, lai mēs viņu iepazītu tuvāk. Patiesībā viņš izplānoja visumu un vadīja vēsturi, tajā skaitā visus mūsu dzīves mirkļus tā, lai mēs kļūtu par viņa draugiem. Bībelē ir sacīts, viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežus, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Iepazīt un mīlēt Dievu ir vislielākā privilēģija, un Dievam tas sniedz vislielāko gandarījumu. Dievs saka, bet kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš mani pazīst un zina, ka es esmu tas kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību, jo uz tādiem man ir labs prāts, saka tas kungs. Ir grūti iedomāties ciešu draudzību starp visvarenu, neredzamu, pilnīgu Dievu un ierobežotu un grēcīgu cilvēku. Vieglāk ir saprast kunga un kalpa, radītāja un radības vai pat tēva un bērna attiecības. Bet ko tas nozīmē, ka Dievs vēlas mani par savu draugu? Vērojot Dieva draugu dzīvi Bībelē, mēs uzzinām par šādas draudzības noslēpumiem. Šajā nodaļā aplūkosim 2 no tiem, un nākamajā vēl 4. Kā kļūt par Dieva vislabāko draugu? Nepārtrauktas sarunas ar Dievu.
Tavas attiecības ar Dievu nekļūs tuvākas, ja tu tikai reizi nedēļā apmeklēsi baznīcu vai reizi dienā atvēlēsi laiku lūkšanai. Protams, ir svarīgi, ka ikdienas saskarsme ar Dievu kļūst par ieradumu, bet viņš vēlas, lai saskarsme ar viņu tev nozīmētu daudz vairāk nekā kārtējā tikšanās tavā dienas kārtībā. Dievs vēlas, lai tu viņam ļautu būt klāt visā, ko dari, ikvienā sarunā, problēmā un pat domās. Tu vari atklāti sarunāties ar Dievu visu dienu, stāstot viņam to, ko dari vai domā tieši tajā brīdī. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Tas nozīmē sarunāties ar Dievu, iepērkoties, braucot ar mašīnu, strādājot vai veicot jebkuru citu ikdienas pienākumu. Ir kāds izplatīts pārpratums. Pavadīt laiku kopā ar Dievu nozīmē būt vienatnē ar viņu. Protams, Jēzus paraugs mums rāda, ka ir nepieciešams pavadīt laiku vienatnē ar Dievu, bet tā ir tikai neliela daļa no laika, ko pavadām nomodā. Viss, ko tu dari, var kļūt par laika pavadīšanu kopā ar Dievu, ja tu viņu uzaicini tur piedalīties, un ja nezaudē viņa klātbūtnes apziņu. Grāmatā Dieva klātbūtnes praktizēšana, Practicing the Presence of God, ir runāts par to, kā iemācīties nepārtraukti sarunāties ar Dievu. To 17. gadsimtā sarakstījis vienkārši franču klostera pavārs brālis Lorents. Brālis Lorents spēja pārvērst visikdienišķākos kalpa darbus, ēdienu gatavošanu un trauku mazgāšanu par Dieva slavēšanu un sadraudzību ar viņu. Viņš sacīja, ka atslēga draudzībai ar Dievu ir nevis nodarbošanās maiņa, bet gan attieksmes maiņa pret darāmo. To, ko tu parasti dari sev, tu sāc darīt Dievam, vienalga vai tā ir ēšana, mazgāšanās darbs, atpūta vai atkrituma izmešana. Šodien mums bieži vien šķiet, ka, lai pielūgtu Dievu, ir jāizbēg no ikdienas rutīnas. Bet tas ir tikai tādēļ, ka neesam iemācījušies piedzīvot viņa klātbūtni visu laiku. Brālim Lorencam nebija jādodas uz īpašām garīgām konferencēm vai nometnēm, jo viņš pielūdza Dievu veicot ikdienišķus pienākumus. Tāds ir Dieva ideāls. Ēdenē pielūgsme bija nevis pasākums, kas jāapmeklē, bet gan nemainīgs stāvoklis. Ādamam un Ievai visu laiku bija tuvas attiecības ar Dievu. Neviena cita vieta nav tuvāka Dievam kā tā, kur tu pašreiz atrodies. Tādēļ, ka Dievs ir kopā ar tevi visu laiku. Bībelē ir rakstīts: viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Brālis Lorents uzsvēra, cik svarīgi ir lūgt īsi, nevis teikt garas un sarežģītas lūkšanas. Viņš deva padomus, kā noturēt uzmanību un neļaut domām novirzīties no lūkšanas. Es neiesaku lūkšanā izmantot daudz vārdu, jo garas sarunas novērš uzmanību no lūkšanas. Laikmatā, kad uzmanības deficīta sindroms ir visai izplatīts, 450 gadus vecais ieteikums nesarežģīt lūkšanas ir īpaši aktuāls. Bībele māca: lūdziet bez mitēšanās Dievu. Kā tas iespējams? Visas dienas garumā var praktizēt īsas lūkšanas, kā daudzie kristieši to ir darījuši gadsimtiem ilgi. Izvēlies teikumu vai vienkāršu frāzi, kuru atkārto vienā elpas vilcienā. Tu esi kopā ar mani, es saņemu tavu žēlastību, es paļaujos uz tevi. Es vēlos tevi iepazīt, es piederu tev, palīdzi man uzticēties tev. Var izmantot arī īsas svēto rakstu frāzes, kā piemēram: dzīvot man ir Kristus, tu nekad mani neatstāsi, tu esi mans Dievs. Lūdzu šīs īsās lūkšanas tik bieži, cik vien iespējams, lai šīs patiesības iesakņotos dziļi tavā sirdī. Taču vispirms pārliecinies, ka tava motivācija ir pagodināt Dievu un nevis kontrolēt viņu. Dieva klātbūtnes praktizēšana ir iemaņa un ieradums, ko ir iespējams pilnveidot. Tāpat kā mūziķiem pirms uzstāšanās ir jāiedziedas vai jāvingrinās mūzikas instrumentu spēlē, lai atskaņotu skaistu mūziku. Tev ir jāpiespiež sev domāt par Dievu visas dienas garumā. Tev ir jāvingrina savs prāts atcerēties par Dievu. Vispirms tev būs jāizdomā atgādinājumu, lai tu patstāvīgi apzinātos, ka Dievs ir ar tevi. Sāc novietojot sev apkārt vizuālus atgādinājumus. Varbūt kaut kur uzlīmē piezīme lapiņas, kurās rakstīts: tieši tagad Dievs ir ar mani un viņš ir manā pusē. Benediktīniešu mūki kā atskaites punktu izmantoja pulksteni, un pilnās stundas viņiem atgādināja, ka jāapstājas un jālūdz stundu lūkšana. Ja tev ir pulkstenis vai mobilais telefons ar modinātāju, vari rīkoties tāpat. Dažkārt tu sajutīsi Dievu klātbūtni, bet dažkārt ne. Ja tu meklē viņa klātbūtnes piedzīvojumu, tad tu neesi sapratis pašu galveno. Mēs neslavējam Dievu, lai justies labi, bet lai rīkotos pareizi. Pielūgsmes mērķis nav jūtas, bet nemitīga realitātes apziņa, ka Dievs vienmēr ir klātesošs. Tas ir pielūgsmes dzīvesveids. Nepārtraukta meditācija. Otrs veids, kā veidot draudzību ar Dievu, ir domāt par viņa vārdu visas dienas laikā. To sauc par meditāciju.
Un Bībele vairāk kārt mudina mūs pārdomāt, kas ir Dievs, ko viņš ir darījis un teicis. Nav iespējams būt Dieva draugam, nezinot, ko viņš saka. Tu nevari mīlēt Dievu, ja viņu nepazīsti. Tu nevari viņu iepazīt, nezinot viņa vārdu. Bībelē ir teikts, ka tas kungs tur atklājās Samuēlam caur savu vārdu. Dievs joprojām izmanto šo metodi. Tu nevari pavadīt visu dienu studējot Bībeli, taču tu vari domāt par to visas dienas garumā, atsaucot atmiņā Bībeles pantus, kurus esi lasījis vai iegaumējis. Meditācija bieži tiek pārprasta, uztvērta kā grūts, noslēpumains rituāls, kuru veids no apkārtējās sabiedrības izolējušies mūki un mistiķi. Bet meditācija ir koncentrēta domāšana, iemaņas, kuras var iemācīties jebkurš un kuras var izmantot visu. Nemitīga domāšana par kādu problēmu ir raizēšanās, bet nemitīga domāšana par Dievu vārdu ir meditācija. Ja tu zini, kā uztraukties, tu jau zini, kā meditēt. Tev vienkārši jākoncentrē savu uzmanību nevis uz savām problēmām, bet uz Bībeles tekstu. Jo vairāk tu meditēsi par Dievu vārdu, jo mazāk būs pamata uztraukties. Dievs uzskatīja Ījabu un Dāvidu par saviem labākajiem draugiem tādēļ, ka viņiem Dieva vārds bija vērtīgāks par visu pārējo un viņi nemitīgi par to domāja. Ījabs atzina: no viņa lūpu dotām pavēlēm es neatrāvos. Savās krūtīs es noslēpu viņa mutes dotos norādījumus. Savukārt Dāvids sacīja: cik tava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju ikdienas. Es tad pieminu tā kunga darbus, es tad tiešām dziļi savā sirdī pieminu tavus brīnumu darbus kopš senseniem laikiem. Draugi viens otram uztic noslēpumus. Dievs tev uzticēs savus noslēpumus, ja domāšana par viņa vārdu visas dienas garumā kļūs par tavu ieradumu. Dievs tos atklāja Abrahamam, Danielam, Pāvilam, Jēzus mācekļiem un citiem draugiem. Kad tu lasi Bībeli, dzirdi svētrunu vai klausies ierakstus, neaizmirsti lasīto vai dzirdēto un neaizēja prom neko neieguvis. Domās atkārto patiesības un pārdomā tās vēlreiz tā, ka tās kļūst par tavu ieradumu. Jo vairāk laika tu pavadi atkārtojot Dieva teikto, jo labāk tu sapratīsi šīs dzīves noslēpumus, kurus vairākums cilvēku palaiž garām. Bībelē ir teikts: tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Nākamajā nodaļā mēs lasīsim vēl par 4 noslēpumiem, kā pilnveidot draudzību ar Dievu, bet negaidi līdz rītdienai. Sāc jau šodien, praktizējot pastāvīgu sarunu ar Dievu un nepārtraukti meditējot par viņa vārdu. Lūkšana dod tev iespēju sarunāties ar Dievu. Meditācija ļauj Dievam sarunāties ar tevi. Lai kļūtu par Dieva draugu, ir nepieciešami abi sarunas veidi. Tēma pārdomām. Dievs vēlas būt mans labākais draugs. Iegaumējamais Bībeles pants. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas. Psalmi 25:14. Jautājums: kā man sev atgādināt, lai es vairāk domāju par Dievu un dienas laikā biežāk sarunājos ar viņu?